Kad runātos tā saucamā menedžmenta bedra. Es skaitīju, cik maišķels ir apēst vakarā, lai paliek vēl pāris maišķels, ko no rīta apēst. Tāds laiks arī bija. Manuprāt, tas laikam ir pats būtiskākais visā šajā stāstā par to, kad ir precīzi nodefinēta auditorija, kurai šis produkts ir vajadzīgs. Kad mēs e-komercija, cik mums izmaksā viena klienta iegūšana, tad mums ir vajadzīgs šis te atkārtotais pirkums. Es domāju, ja mēs skatītos, ja mēs tieši runātu par Niku, tā kā es tev redzu. Nika kosmētika. Pašais, tā kā Gunta ir direktora, tad man, tā laikam ir viena no tādām lielākajām pēdējo gadu veiksmēm, ka es varu realizēt savu tādu uzņēmēju potenciālu un darboties ar visādiem projektiem. Kā tev vispār, Uldi, atbrauc pie mums? Kā atnāc līdz šeit? Kā tik līdz mums? Es pat Pārdaugavā. No Pārdaugavas, ja? Jā, es esmu Pārdaugavas zēns. Ok. Vari man pastāstīt nedaudz par biznesu? Cik jums ir apgrozījums, cik ir peļņa un cik ir darbinieki? Ja mēs runājam par Madara kosmētiku, tad apgrozījums ir virs 20 miljoniem. Pagājušais gads bija kaut kas 21,5 miljoni, un pagājušais gads peļņas ziņā bija ļoti veiksmīgs. Tīrā peļņa bija ap 5,5 miljoniem eiro, bet tur jārēķina, ka šajā ir iekšā arī, ka mēs pārdevām vienu no saviem otrā līmeņa zīmoliem Mosu Somiem, un tad attiecīgi pagājušais gads tādā ziņā no finanšu rādītājiem ir ļoti veiksmīgs. Un cilvēku mums ir nedaudz virs 200. Kur tev sēle nāk? Es zinu, ka tev ir veikali. Jā. Cik var būt veikali, cik ir online sēles, kā viņš sadalās? No veikala mums ir tikai Latvijā mūsu 4 zīmola veikali, bet pamat biznesa mums tomēr mēs esam ļoti spēcīgi e-komercijā virzīts uzņēmums. Un, ja saskaitītu to, ko mēs paši pārdodam savā tiešajā e-komercijas kanālā, plus, kas ir visi trešo pušu online veikali, tad noteikti virs 50% no pārdošanas nāk no online. Tu teici trešo pušu pārdevējiem. Tas ir cilvēks, kas pārdod Madara kosmētikas? Tie ir dažādi online veikali, kas ir citi online veikali. Kuriem vienkārši ir jūsu produkti, ja? Jā. Un jūs arī ražojat produktus paši? Jā, visi produkti, kas ir Madara sortimentā, tos mēs ražojam tepat Pierīgā Mārupē, netālu no lidostas. Tev nav arī bijuši tādi klienti, kas grib tev white labelot, ka es tev gribu uzlikt savu bļēmbu, bet gribu, lai tu man ražo produktu. Tā nav tāda? Tas ir gandrīz no uzņēmuma pirmsākumiem. Tā ir bijusi daļa no uzņēmuma biznesa. Ja? Okay. Un tā arī pirms 3 gadiem dzima šis selfnamed.com servis, kas ļauj jauniem uzņēmējiem sākt savu kosmētikas līniju bez ieguldījumiem. Var pasūtīt kaut vienu vienību ar savu labelu. Un tas attīstījās no šīs Madaras kontaktu ražošanas tieši tā. Un tad mēs redzējām, ka mums tie pieprasījumi paliek arvien mazāki un mazāki. Cilvēki grib ar vien mazāk un mazāk vienības pasūtīt, un mēs nevarējām Madaras ražotnē vairs tos apjomus uzlikt uz līnijām, un mēs domājam, ko ar to darīt, jo tie pieprasījumi bija daudz. Un tad pirms 3 gadiem mēs radījām šo te servisu, kas kur nav ierobežojums apjomam. Tu var pasūtīt vienu vienību. Kā šitam servisam, kā viņš raudas, ja viņš 3 gadu atpakaļ sākās, kāda bija tas year-over-year izaugsme? Jā, pagājušā gada uzņēmums šis te servis noslēdz ar 2,5 miljonu eiro apgrozījumu. Tas bija, tagad ir nedaudz vairāk kā 2 pilni gadi, kopš servis ir palaists. Un šogad mēs paredzam, ka selfname tas apgrozījums būs virs 5 miljoniem. Mēs arī pagājušā gada beigās atvērām apstrādes centru ASV, Šarlotē. Un attiecīgi tad mums tāda ir divas vietas, no kur mēs apstrādājam pasūtījumus un izsūtam. Tas ir tāds trends, man liekas, šis te ir, jo daudz to dara. Kā Printful pirmais, vai ne? Tad ir tā kā Subleful, zinu.
Es par šo nebiju dzirdējis, par self-name. Šis ir līdzīgs koncepts. Tas ir līdzīgs, bet kosmētikā ir relatīvi mazo spēlētāju, kas piedāvā līdzīgu servisu. Un tā kā šeit savā ziņā self-name ir tāds, arī pat pasaules līmenī tas servis ir diezgan unikāls. Kā tu izdomāji, ka šo vajag? Vienkārši redzēju to pieprasījumu? Mēs redzējām pieprasījumu, jā. Un tas ir tas, ko, principā šajā gadījumā, tas ir tas, ko mums klienti arī pateica priekšā. Drīz zināt, citi klienti, piemēram, ir uz tiem 2,3 miljoniem pagājušā gada. Citi ir klienti, citi ir uzņēmumi, kas regulāri pasūta. Jā, mēnesī tādi, kas ir atšķirīgi labeli, ir vairāk simti. Tie nav tūkstoši. Tie nav, pagājušo gadu kopā tie noteikti arī ir tūkstoši. Bet daudz pasūta tikai, tu vari pasūtīt, tikai sample. Tu vari pamēģināt sample, izmēģināt, notestēt ar saviem, draugiem, radiniekiem, kaut kādiem, patestēt. Tā, var sakot, tas ir servis, ko tu vari izdarīt, neieguldot naudu, tu vari notestēt, vai tā vidējā strādās vai nē. Man patīk tas, ka tu nesen jūs sāki. Man vienkārši interesē, kāds bija jūsu pirmais process līdz pirmiem 10 klientiem, ko jūs darījāt, kāds bija tas funkcijas. Jā, ja godīgi, tas sākums ir jau tāds, tas ir jau uz 2 gadiem tik daudz, kas ir noticis, kā pirmos 10 klientus dabējām. Nezinu, neatceros. Droši vien, ka online, mēs izmantojam šeit tam servisam diezgan plaši, Metas un Google reklāmas kanāls. Varbūt man jautājums tāds. Piemēram, pagājušajā gadā uz tiem 2,3, cik tu teiktu procentuāli investēts ir mārketingā, lai dabūtu apgrozījumu, dabūtu tos klientus? Tā uz sajūtām, sajūtām, es teiktu, ir kādi, starp 10 un 20% no apgrozījuma ir ieguldīts mārketingā. Šitā ir lieta, kas man daudz, man nāk mazi klienti, uzņēmēji, kas grib augt, grib reklamēties, grib augt, un tad bieži vien, kā ir, piemēram, ir labs mēnesis viņiem, un kāda ir bišķi sliktāks, pirmā lieta, ko viņi nogriež, ir mārketings. Bet mārketings ir tas, kas, man liekas, radīt var visu šito te starposmu, un to izaugsmu. Un tā ir, man liekas. Un tas forši, ka tu arī saki, ka 20-30%, labi 10-20% teici. Tas, ko tu runā, tas tā saucamā, kā saka, tā management bedra. Kad tev management bedra, tad, kad tev sāk, tad ir kritums, kad tu, nogriez tās lietas, kas tev var palīdzēt augt. Un... Kas bieži vien tas ir? Mārketings, vai ne? Tas ir tas, ar ko parasti mēģina, domā, ko darīt, sāksim, tad samazināsim reklāmas izdevumus. Kā tu par to domā? Kā labāk darīt? Tā nevajag darīt, ne? Es tā nedarītu. Kā tu darītu? Es domāju, tas ir, tas nav ilgspējīgi. Ja tu nogriez mārketinga pārdošanas izmaksas, tas visdrīzāk tev nepalīdzēs tikt ārā no tās bedres. Manā pieredzē vienmēr, ka man ir tāds bedres uzreiz, man jādara vairāk tagad, man jādara vēl ātrāk visu, man vēl tā kā lielāku akšanu. Un tas, kas man ir palīdzējis vienkārši visu laiku, tikties ar cilvēkiem, kas ir atbildīgi par mārketingu pārdošanu, vienkārši viņiem runāt, satikties, redzēt, ko viņi dara, un lai būtu ar viņiem kopā. Un tad uzreiz emocijas labāk, enerģija labāk. Ja, piemēram, redzējām man pārdošanas komandu, mums tas enerģija ļoti svarīga ir tāda, zini? Protams. Kā vide, kad viss tāds pozitīvi, good. Tas ir, es domāju, tas ar to varbūt arī jāsāk, kad, manuprāt, tā ir saruna, ja ir tā lejupslīde, tā ir pirmkārt saruna ar komandu, mēģināt tiešām pacelt tieši tādā enerģētiskā līmenī, pacelt to, lai, kā mēs saprotam, mums iet tā kā, ir kritums, mums tā ir bišķi jāsaņemās, tā enerģija jādabūna augšā un mums ir jāizdara pa kāpēku vairāk. Mani interesē tagad neliels apakaļceļš, pasena apakaļ, daudz gadus apakaļ īstenībā sanāk. Daudz gadus uz to, ka tu sākāt ar sievu, ar Loti. Man varbūt jautājums, kāds bija tas stāsts, kā vispār radās Madara Cosmetics? Jā, tas stāsts bija interesants. Pirms Madaras mums bija vēl cits uzņēmums, ko es jau nodibināju studiju laikā. Un tad mēs arī kopā tur arī ar Loti šajā uzņēmumā strādājām. Un tad, Loti, es redzēju, viņi paralēli tam sākā interesēties par kosmētiku. Mums, virtuvē mājās ziepju eksperimenti parādījās. Un tādas pamazām līdz tur iesaistījās arvien vairāk cilvēku. Tur cilvēki no universitātes. Un tad tā arī bija, ka tad 2006. gada sākumā tad, tur Pulka ielā RTU biomateriāla centrā mēs tādu nelielu laboratorijas telpu noīrējām.
vienu ķīmiķu pieņēmām darbā. Un sākām strādāt. Tas ir, principā, es saku, tas atceroties to, tas ir šķietam kaut kas tāds brīnums un neticami, kā tas viss salikās kopā un arī cik daudz cilvēki mums palīdzēja. Un tajā brīdī arī palīdzēja, neprasot atlīdzību. Arī kaut kādi cilvēki no universitātēm, profesori tur palīdzēja tur izvēlēties, kādas varētu būt aktīvās vielas, un to darīja bez maksas. Un tā, protams, viss kā tas ir salicies, man liekas, tas ir pašreiz ir pilnīgi neiedomājami, kā tas, kad tagad es varētu, kaut ko tādu, ka tas varētu atkārtoties vai sanākt tā, un ka cilvēki tur būtu gatavi iesaistīties. Bet tajā laikā tas bija vienkārši tāds, es saku tāds, zināmā mērā tāds brīnums, tāds dzirksteli, un viņš aizgāja. Ļoti veiksmīgi, man liekas, arī taimings bija super labs tam, ko mēs darījām un sākām. Tur bija ļoti daudz tādu veiksmes un atbalstošu faktoru, kas bija šajā sākumā. Cik es saprotu, tajā sākumā bija lielākais konkurents bija dzintars. Ja skatās no Latvijas ražotājiem, tad dzintars bija tajā laikā laikam vēl relatīvi spēcīgs. Tie bija vēl gadi, kad dzintars strādāja pat, manuprāt, ar peļņu. Man liekas, gan vienu no pēdējiem gadiem. Pēc tam viņi tur ilgstoši tur mocījās un agonēja. Standards, manuprāt, bija pirms tam jau, un Standards ir bijis veiksmīgs. Standards ir, nezinu, cik aptuveni 5 gadus vecāks uzņēmums par mums. Kas arī mums bija savā ziņā tāds inspiration, tāda iedvesmai, ko mēs skatījāmies, kā Standards tā kā veiksmīgi ir uzstartējis un ka tas var sanākt. Nevis tieši otrādi, jo, man liekas, daudz tādu, kāds jau to izdarīs, labāk es to nedarīšu. Zini, tur konkurence, tur neizies. Kā tas stāsts ar sievu, kā jūs tagad, jo tajā uzņēmumā, ko tu teici iepriekš, tu dibināji, viņi bija tev kā darbiniece. Mēs kopā strādājam, tas bija vairāk tāds projektu. Jūs jau bijat kopā tad jau? Jā, mēs esam kopā, jau vairāk kā 25 gadus. Sanāk jau vidusskolā, jā? Mēs jau vidusskolā, jā. Tas ir angliski high school sweetheart, kā tur bija tas? Jā, tā mums ir sanācis, jā. Okay. Un kā tas pašā sākumā tā sastrādāšanās, es pieļauju, tur pilnīgi nebija tā, ka visu uzreiz pēkšņi viss pirka un tur piķis nāca un tā nebija. Kā tas bija? Galīgi, es saku, tie pirmie, arī Madaras tas sākums, tas pirmais posms bija ļoti sarežģīts, jo mēs, tajā laikā, pat ja mēs daudz ko bija liels supports, atbalsts no apkārt, tad savukārt tāda biznesa atbalsta visādas programmas vai sistēmas bija daudz mazāk. Visādi, nezinu, tur jauno uzņēmēju kaut kādi atbalsti, granti vai kaut kas nebija. Un mēs faktiski savā ziņā Madaru sākām paši par saviem līdzekļiem, cik mēs tur bijām bišķi sapelnījuši ar to iepriekšējo biznesu, bet tur nebija daudz. Un arī vecāki nedaudz atbalstīja un tā. Bet bija, es atceros šito stāstu, tas bija, manuprāt, jau kaut kādā otrajā darbības gadā, ka tiešām, es skaitīju, cik maižšķels var apēst vakarā, lai paliek vēl pāris maižšķels, ko no rīta apēst. Tāds laiks arī bija. Tā kā, principā, viss tas resurs, kas bija, tā kā pilnībā aizgāja uzņēmumam. Gan strādājām, nezinu, tur beidzām, tur gan arī katru dienu 2-3 naktī, tur cilvēki, cik paši tur, pa dienu tu izdari to biroja darbu, tad tur vēl vakarā jāsapako pasūtījumi rītdienā, un tad, nezinu, pašam no rīta jāizved tur uz Stokmanu noliktavu, piemēram. Jā, tāds laiks bija, un tas ir tā kā, laikam, tas pašreiz izklausās ļoti romantisks. Tas ir atkal kaut kas, ko droši vien otrais dzīvē tā kā, nevarētu atkārtot. Droši vien nebūtu arī tāda, spēka un motivācijas to vēlreiz izdarīt, bet, mēs esam izgājuši tiešām tādam, pilnīgam tādam, uzsākšanas posmam cauri arī tādam, ka tu atdod visu uzņēmumu, ziedot tikai sevi visu. Kas varbūt bija tas, kad sākāt kaut ko darīt vai kaut ko palaidāt, kad uzreiz bija tāda, varbūt, jau mēs varam atļauties tur, aiziet uz restorānu, tur jau kaut kāds, naudas plūsma lielāka. Kas bija tās key lietas? Jo es pieļauju, nav tik viegli sākt ražot kosmētiku, tur taču vajag visādas certifikātus. Nezinu, vai tajā laikā vajadzēja, taču, ko vajadzēja, vai ne? Jā. Visu to. Kas varbūt bija tas key lietas, vai cik gadi bija nepieciešami, lai vispār tā kā sāktu, elpot vai pacelt galvu virs ūdens? Es domāju, mēs kaut kā tādu stabilitāti ieguvām
2008. gadā, 5 gadus senāk, jā. Mēs sākām 2008. Un tad pēc 2 gadiem, manuprāt, tas timings bija ļoti labs. Mēs uzreiz varējām iegājām. Latvijā mūs ļoti labi uzņēma arī tur. Pirmais mūsu klients bija Stockmans. Kas iepirka, mazu biznesi. Jā, un tad pēc tam bija arī Colon vai Douglas. Tas ļoti ātri bija. Nebija daudz tādu Latvijas zīmolu tajā laikā. Un tas bija tāds, kad arī tas produkts atbild tam, kas. Tāds, kas viņiem patika, un tā niša bija laba. Un saka, timings bija ļoti, ļoti labs. Un tad 2008. gadā mēs piesaistījām finanšu investoru, un tad 8. gada, manuprāt, augustā vai septembrī mēs palaidām pirmo tādu industriālā jau tipā ražošanu. Un no tā laika, es teikšu, ir gājis uz augšu. Un tas, laikam, bija tā, ka es teiktu, 2008. gada beigās tas bija varbūt tā pirmā sajūta, kad ir tas pavisam lielais trakums pārvarēts. Bet tāpat es teikšu tā, ka, manuprāt, pēc tam vēl pagāja vēl 10 gadi, un tikai, kad uzņēmumam bija 10 gadi, man likās, ka tad ir iegūt kaut kāda tāda stabilitāte, ka viņš vairs nav tik tāds, turbulents, un ka aptuveni, 10 gadi pagāja, kamēr likās, ka mēs esam tādu iegūši tādu stabilitāti. Pietiekoši jūs laiks? Tā ir 5 gadu pieredze pašam savu uzņēmumu. Tas ir tāds jākapā un akšanas. Kas bija tas lēmums, kāpēc tu investoru vajadzēja pieņemt vai atrast? Mēs redzējām, ka mēs varam sākt līdz tam 8. gadam mēs pārsvarā tirgojām Latvijā, kaut ko darījām Baltijā, bet mēs sapratām to, ka, lai mēs varētu sākt atvērt vēl citas ārvalstis, tad mums ir vajadzīga nopietnāka ražošana. Tur, manuprāt, tai pirmajā ražošanā ieguldījumi bija arī kaut kas ap 500,000. Un es atceros arī tās sarunas tajā laikā, tas ir saistīts ar tas 8. gads, kad tur visa tā nekustamo īpašumu krīze ir sākusies vai tūlīt sāksies. Un es atceros tās sarunas arī ar lielajām bankām, kad tu aizēji, tur tas jauns uzņēmējs, tas apgrozījums ir relatīvi mazs un peļņa nav, un tev vajag, tu gribi palaist tur jauns produkts, un tu prasti, lai tev iedod kredītlīniju, tur, nezinu, ka tev vajag 5 vai 10 tūkstoši latus kredītlīniju, lai nopirktu tur jaunu iepakojumu, tur jauniem produktiem, un pasaka, nē. Un tad, es domāju, tas bija veiksmīgi, jo uzņēmumam tas iedeva tādu lielu švunku, un tiešām no tā 8. gada tas, ka mēs palaidām rudenī to ražošanu, tad arī jau 9. gadā virkni tās eksporta valsts uzsākām, un viss arī kaut kā labi tur salikās un sanāca, ka arī tur vācieši mums tajā laikā palīdzēja attīstīt to ražošanas tehnoloģiju, ko mums arī nebija tajā tur pieredzes, un tad viņi tur nāca, tā kā mums arī tā ražošana tāda savā ziņā tāda vācu tehnoloģijas, tās saknes ir tur vācu tehnoloģijās, protams, mēs tur pašiem mums tā kompetence tur izstrādāt un attīstīt tās tehnoloģijas, bet tajā laikā, tas arī bija tāds liels ieguvums, ka mēs tikām klāt šai kompetencē. Kā tev bija tā situācija? Vienkārši līdzīgi tev ir tas, ka tu sāki, un tad, man liekas, tā krīze notika lielā. Un tad manā gadījumā bija, kad sāku, pagāja kaut kāds gads vai 2 gadi, un tad bija tas Covid. Tas arī tāds, principā, tāds šoks, realitātes šoks. Kā jūs tam periodam tikāt cauri, vai tur bija tāds, ka tiešām jums arī tas bija tāds, vairs cilvēki nepērk neko, nav apgrozījums, nav pārdošanas? Tas šoks bija diezgan liels, bet tā kā arī pirms Covida mūsu fokus bija uz e-komerciju, un savā ziņā arī, man liekas, pirms Covid lielākā uzņēmuma komanda varētu būt arī, ka ir e-komercijas komanda. Tad tajos pirmajos mēnešos pēc tā pirmā šoka mēs pamanījām to, ka tajā tirgu valda apmulsums.
Un ļoti veiksmīgi izmantojam šīs savas e-komercijas kompetences, jo daudzi uzņēmumi vispār apturēja savus reklāmas un mārketinga budžets attiecīgi reklamēties. Tajā Covid sākumā bija e-komercijā bija ārkārtīgi lēti. Un, ja skatās finansiāli, tad tas Covid laiks, 20. 21. gads, laikam, ir bijis tāds, kas ir vēsturiski bijuši finansiāli veiksmīgākie gadi. Tas ir labi, ka jūs nevis saraujaties, kad ir kaut kāda situācija, bet kā mēs varam šo izmantot? Mēs ieraudzījām to, ka vienā brīdī es atceros, kad arī tas bija, man liekas, tā 20. gada maijs. Jā. Latvijā jau tur tas, visi tie ierobežojumi bija novēlotāk sākās, bet, es atceros, man tur saruna ar to mūsu e-komercijas vadītāju. Viņš saka, ka pašreiz reklamēties tur Google un Facebookā vairs nemaksā gandrīz neko. Neviens nereklamējas, tā konkurence nav. Mēs, domāju, jā, tādā ziņā mēs tajā laikā spējām piesaistīt ļoti daudz jaunas klientus. Tev tie klienti, kā ir? Varbūt viņš par to e-komerciju man interesē. Restīvi, mums ir mājaslapa. Kas tavuprāt ir svarīgs, piemēram, Mika uzdevis arī mājaslapu. Reku ir mājaslapa. Viņi ir angļu valodā. Es pieļauju, šeit var visādas valodas izvēlēties. Es pieļauju, te ir daudzas valodas, kur reģioni, cik es saprotu. Mēs arī pēc tam parunāsim par Francijas reģionu. Man likās interesanti, tur tāda statistika un fakti. Bet, restīvi, kas šajā mājaslapā palīdz dabūt konversijas? Un varbūt pirmais jautājums. Cik ir vispār konversija šitai mājaslapē? Pie madaracosmetics.com, ja atnāk 100 klikšķi, cik nopērk kaut ko? Manuprāt, tādā ziņā tur Madarā ir aptuveni tāds līdzīgi, kā tas nozarē ir, ka kaut kas starp 2 un 3% no tiem, kas ir atnākuši, tie arī nopērk. Okay. Kas ir svarīgi šeit, ko jūs esat pamanījuši, kam ir jābūt, lai cilvēki pirktu, vēl pirktu, ko jūs esat pamanījuši, kas ir tādi tipi, knifi, kaut kādi padomi citiem uzņēmiem, kam ir varbūt arī e-veikali, e-komercija? Šeit pirmā lieta, ka tā lapa vispār ir jāstrādā. Okay. Un ātri jāstrādā. Uz kā viņi ir būvēti? Šī lapa mums ir Magento lapa, bet es, ka tas varētu būt tā, ka tas vairs nav ilgu laiku, ka mēs šito lapu izmantojam. Bet, tā kā ir iespējams tāda, jātestē un jāsaprot, kā tie klienti tai lapā jūtās un kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi, pārliecinātos, ka tas produkts ir, viņiem derīgs. Man patīk daudz lietas, redzu, tie ir klienta atsauksmes. Es redzu biežāk jautājumu uzdotiem. Es redzu, kas tev vēl varētu patikt, ja tu pēc šito. Shippings bez maksas virs 50 €. Ja kaut kas nebūs pareizi, mēs complimentary returns nozīmē, ka jūs samaksāsiet atgriešanu, vai kā tas nozīmē? Jā, mēs atgriezīsim naudu tādā ziņā. Mēs ejam uz to, ka mums ir tāds nosacīti 100% satisfaction garantija. Ja tev kaut kāda iemesla dēļ nepatiks tas, ko tu esi iegādājis, mēs ņemsim atpakaļ. Te ir par sastāvdaļām kaut kas bišķi rakstīts. Te mums ir tāds kā before after. Jā. Šķiet before after varētu būt labi. Kaut kādi, ko tur citi zinātnieki saka par jums, cik es saprotu. Jā, tas ir tās izpētes, ko mēs darām sadarbībā ar zinātniekiem, ar universitāti, arī ārstu uzraudzībā testē uz cilvēkiem. Un tad ir tie secinājumi, kas tiek iegūti tādā pēc zinātniskām metodēm. Okay. Un tad ir cenas visādas. Okay. Kas varbūt ir tie ejošākie produkti vispār? Jo te ir tas arī, ko tu tikko skatījies, retinols arī ir mūsu tāds, varētu teikt, hero produkts, ar ko mēs lepojamies un kas ir mums pašais bestsellers. Kaut kāds skin quiz, kas tas tāds ir? Skin quiz ir, ka tu vari, ja tev nav pārliecības, kādu produktu tev vajag, skin quiz tev iespējams palīdzēs norentēties, lai tu izvēlētos pareizo produktu. Te, ka jūs laižat reklāmas uz parasto mājaslapu, uz pamat mājaslapu vai uz kaut kādu konkrētu produktu? Vai uz ko jūs laižat reklāmas? Dažādi. Ļoti dažādi. Tas funnels ir, viņš sastāv no vairākiem soļiem. Cikot kā mēs klientu iepazīstinām, kā mēs viņu atvedām, tas ir tāds, tie ir vairāk soļi un
Un droši vien arī no reģiona un valsts tas var mainīties. Okay. Nu labi, es neesmu pats e-komercijas eksperts, bet man interesē bišķiņ par cipariem. Nu, piemēram, es, protams, redzot citus brandus, kas ļoti strauji e-komercijā tur skeilojās un attīstās, nu, viņi cenšas dabūt, ka pašizmaksas produktam ir 1:10 vai vairāk. Nu, tā attiecība. Kas varbūt ir tavā pieredzē, jums, varbūt neminot kaut kāds konkrēts skaļs, bet jūsu pieredzē, kāda ir tā proporcija, ko jūs mēģināt pārdošanas cenu pret ražošanas izdevumiem, un tad cik procentuāli ir jābūt gatavam likt iekšā reklāmās, lai tas viss grieztos? Kā tas ir? Jā, nu to faktiski jau mēs varam arī no peļņas zaudējuma aprēķina tur redzēt un nolasīt. Mums tas ir aptuveni, ka tas gross margins, vai tā nosacītā bruto marža, vai kas ir ražošanas, gross margins ir ap 65-70%, kas nozīmē, ka aptuveni trešā daļa ir šīs ražošanas izmaksas, un tad kosmētikas nozarē tas ir, kā es saku, salīdzinot ar citiem arī tādiem lieliem hausiem, tas ir, varbūt tas margins ir tāds, kas ir sliktāks nekā citiem ir pat, tā kā tas ir, tur lieliem hausiem var būt arī līdz 80% gross margins. Mums ir tā sava tā filozofija uz izēvielām un šo to dabīgo izēvielu un kvalitāti, un attiecīgi mēs esam tajā ziņā dārgāki. Un, kosmētikas nozara ir arī raksturīga ar to, ka ir ļoti liela šī mārketinga un pārdošanas daļa. Un tas ir visiem uzņēmumiem, principā, tā kā, tas izējot no tā, kāds ir tavs gross margins, tad, principā, lielāko daļu no vispārējā iegulda pārdošanā un mārketingā. Un atkarībā no, kāds ir tas gross margins, mēs attiecīgi mārketingā pārdošanā ieguldam aptuveni 40%, 40% no apgrozījuma. Kad jūs sakat mārketingā pārdošanā, tas nozīmē tā kā, maksas reklāmas pieļauj? Tas ir viss kopā, ieskaitot, komandas, darbalgas un arī, visu šo mārketingu. Bet tā, kas ir tas, resurs, kas tiek novirzīts uz pārdošanu un mārketingu, tas ir aptuveni 40% no apgrozījuma. Un arī šeit mēs esam, tā kā, skatoties pret nozari, mēs esam arī tā kā, tie uzņēmumi, kas ražo lētākus produktus, viņi attiecīgi tad vairāk iegulda šajā pārdošanā mārketingā. Tas, man liekas, man patīk tā sakot, ka tas ir, kad mēs gribam Latvijā zīmolus radīt uz āru, mums ir jābūt gataviem likt iekšā, tas, ka cilvēki jau nezin mūsu ārzemēs vispār. Man patīk, kā iedalīt tad labs grafiks. Ir 3 lielas kategorijas. Ir augsta auditorija, silta auditorija, karsta auditorija. Izaugsme, visvairāk ir augsta auditorija. Pārdošanas grūtība, visvairāk ir pārdot grūtāk augstai auditorijai. Bet tur ir viss, ko visi grib. Un to growth. Man varbūt tev jautājums. Iedomājies tagad, mums vajadzētu uztaisīt kosmētikas brendu. Pieņemsim, mēs ņemsim tavu to self-name. Self-name, jā. Mēs uztaisīsim tur nosaukumu Niks Jansons kosmētikas, piemēram. Ja? Tad mēs uztaisam mājaslapu, man viss ir, es saintegrēju ar tevi, man ķipa ir. Man tagad ir vajadzīgs tikt no 0 eiro līdz 1 miljonam gadā. Un es parasti klientiem stāstu un rādu, kad ir ķipa 4 galvenie veidi, kā dabūt klientus. Maksas reklāmas, saturs, organiskais saturs, tur TikTok, Instagrams, UTT, augstā saziņa, rakstīt cold messages, tur DM-os visiem rakstīt vai vienalga. Un 4. ir izmantot citu cilvēku auditoriju. Piemēram, atnāk uz podcastu, tā kā šeit stāstīt par sevi un tad dabūt klientus. Ja šīs ir 4 veidi, kā tu viņus ierankotu, kur tu liktu, Niku, es darītu to, lai ātrāk tik līdz miljonam, 2. vietā es liktu to, 3. vietā to, kā darīt? Es domāju, ja mēs skatītos, ja mēs tieši runātu par Niku, tā kā es tev redzu. Nika kosmētikas, zikā. Tad es domāju, ka tu varētu diezgan daudz ar saturu izdarīt. Okay. Tev noteikti, es domāju, tev noteikti ir arī jau kaut kā tie tavi komunikācijas kanāli, kaut kādi, kas tev cilvēki, tev noteikti kaut kādi, ir kaut kādi cilvēki, kas tev seko. Tā kā es domāju, tas būtu tavā gadījumā, es tā pieņemu. Tavā gadījumā, ka tu varētu viens ar šo te jau esošo atpazīstamību pateikt tiem saviem sekotājiem un draugiem par to, ka tu esi sācis šo te
Nika kosmētika. Nika kosmētika pats apsies, cik labi izskaties. Ja? Un, jā, labi. Šeit tāds likās, ka es tās pumpi izmetās, tas reāli sūdi. Nu, lūk, es domāju, tā varētu sākt, jo tas tev arī būs vislētākais. Un es domāju, tas jau tev iedod kaut kādu sajūtu par to, ko cilvēki saka, kāda viņiem, kā viņiem ir respons. Labi. Un attiecīgi pēc tam, tas, kas ir ļoti svarīgi, ir pirms sāktās reklāmas, kad tu sāk tos maksas reklāmas, jo visdrīzāk bez reklāmām kosmētikas industrijā neko nebūs iespējams izdarīt, jo tas tirgus ir ļoti piesātināts. Spēlētāji ļoti daudz, tātad komunikācijai jābūt. Un attiecīgi nākušais ir tas, kas ir jāsaprot, ir, kam šis produkts ir. Kādai auditorijai? Kam šis produkts ir domāts un kāpēc šai auditorijai viņš būtu vajadzīgs? Un, manuprāt, tas laikam ir pats būtiskākais visā šajā stāstā par to, ka ir precīzi nodefinēta auditorija, kurai arī šis produkts ir vajadzīgs. Jo tad noteiktām reklāmām būs augstāka šī konversija. Un tāds, ja tu vienkārši uztaisīši Nika kosmētiku, lai pilnīgi visiem cilvēkiem pērciet visi, tur visiem derēs, viss labi, rekomandi strādā, jums arī strādās. Es pieļauju, varētu būt sarežģīti. Tomēr mēs redzam to, ka tie salesman klienti, kas ir ar precīzu, labu šo te pozicionējumu, ka viņi performē labāk nekā kaut kādi tur ģenerāli, kaut kādi tur tie projekti, kas vienkārši saka, kur visiem labi tur un viss derēs visiem. Varbūt bišķi papildinām šo, kā es to redzu. Es saprotu, vai es saprotu pareizi. Es gribētu palīdzēt sievietēm no 40 līdz 60. Tā man viena autorija. Tas derētu, vai tur vajag kaut kā vēl specifiski? Es domāju, ka tur vajadzēs visdrīzāk, tā tomēr ir vēl, manuprāt, stipri pa plašu grupu. Okay. Ka tur būtu jāpozicionē, jāpaņem kaut kāda valsts. Okay. Es domāju, arī vecuma grupa iespējams tomēr būtu jāsašaurina. Okay. Un būtu jāsaprot, ko šis produkts, kādu vajadzību šis produkts risina šai relatīvi šaurai auditorijai. Okay. Vismaz tas būtu mans un to mēs arī faktiski redzam, ka tās šauri nopozicionētas auditorijas, kur ir identificēta auditorijai kaut kāda vajadzība, kur iespējams nav tik daudz citu produktu, kas var šo te vajadzību nosegt. Tad to mēs redzam, ka tur tie uzņēmumi performē labāk. Kad tu saki vajadzība vienkārši kosmētikas nozarē, tas nav tipiski, izstīties jaunāk, nezinu, ko viņi vēl, kas tur vēl. Tas izstīties jaunāk, tas ir ļoti ģenerāli. Jā, kas vēl ir tās vajadzības? Nezinu, kaut kāds, nezinu, tur piemēram pleķi tur uz sejas. Kad šis te produkts ir ļoti labs, ka viņš tieši atrisinās to tavu lietu, jo tie tā auditorija, kur cilvēkiem ir kaut kādas, protams, jau arī tur ādas kaut kāda specifiskas kaut kādas lietas, kaut kādas, ko cilvēks nejūtas pats komfortabli, tad tur attiecīgi cilvēks arī ir gatavs meklēt risinājumus. Ja tas tavs produkts ir tas, kas to atrisina, un vēl piedevām iegadās tā, ka nav tik liela konkurence, ka citi uzņēmums to nestrādā, ka nav tik daudz alternatīvu produktu. Skaidrs, ka tad rodās šī priekšrocība. Tāds jautājums, kā citiem atrast to unikalitāti? Zini, baigi grūti atrast mūsdienās, man liekas, tavā nozarē īpaši kaut kādu, kas mums tur ir unikāli. Es dzirdu, vienīgā lieta, ko es redzu kosmētikas nozarē, viņi tur domā, mums ir tur tā sastāvdaļa kaut kāda, tur nekad nedzirdēt, tur šis ekstrakts, tur viss notiks, tev tur uzčinīs tā, ka būs labi. Kā atrast to unikalitāti? Kā tu pie tā piedomā? Tie veidi var būt dažādi, bet ja mēs runājam pašais par tādu jaunu produktu, ja kāds gribētu sākt jaunu kosmētikas produktu, un viņiem jādomā, kā tad viņš to atklās, es domāju, tur ir jāpēt, un tur visdrīzāk arī būs jātestē. Tur ir jāizdara kaut kādi pieņēmumi, man liekas, tur māma vai tur radiniece, viņai tāda lieta, viņa tur nevar atrast produktu, šī man ir risinājums, tā ir širām te,
pamēģinām tur notestēt. Varbūt, ka vēl ir tādi cilvēki, kuriem šitā lieta interesē, paņemam, uztaisam kaut kādu eksperimentu, uzliekam kaut kādu tur mārketinga budžetu, mēģinām uzrunāt tieši to ļoti šāru auditoriju, pastamies, ko viņi teiks, kāda būs reakcija. Ja tas nestrādā, tad mums ir jātestē tālāk. Es vispār esmu par to, tā ir vispār, tā kā mana tāds tā kā princips, ka mēs nevaram sēžot pie galda, izdomāt to, kas strādās. Kad mēs te tagad sazīmēsim, viss te skaisti tur koncepts, ka mums liekas šitā te, un tad mēs ieguldīsim tik, un tad mums pirmajā gadā atnāks tik, un trešajā gadā jau būs šī tik, un tad viss būs skaisti. Tas nav iespējams. Mums ir tikai jāiet ar nelieliem soļiem un nelieliem eksperimentiem, skatoties, kā tas tirgus reaģē. Un caur tām nelieliem soļiem visdrīzāk, izdarot šos te eksperimentus, mēs beigās nonāksim tomēr kaut kur citur, nekā mēs sākumā domājām. Un tā ir arī mana pieredze, ka ļoti bieži kaut ko darot, tu beigās nonāc pie kaut kā, kas ir forši un izdodas, bet tas ir pilnīgi kaut kas cits, nekā tu vispār to domāji, ka tu to ceļu uzsāk. Tādā ziņā, šeit pie galda sēžot, mēs visdrīzāk to neizdomāsim, ka mums ir jābūt kaut kādiem, pieņēmumiem, kur iespējams, kaut kādi trendi, kas tur, ko tur saka, un tad mums ir jāizdara pašiem reāli, faktiski eksperimenti, pa nelielām naudiņām, lai mēs gūtu kaut kādu apliecinājumu, ka tur kaut kas ir, ka tas strādā. Un ja mēs, protams, gūstam tādu apliecinājumu, ka tur kaut kas notiek, tad mēs sākam to izstrādāt. Ja tā zelta dzīsli ir uzķerti, tad viņi ir jāsāk tur nopietnāk darboties. Es teikšu kopsavilkumu. Ja kāds gribētu kosmētikas zīmolu attīstīt, tad Uldis saka, taisam saturu, taisam maksas reklāmas, esam nišoti šaurai auditorijai ar konkrētāku problēmu un paskatāmies, ko citi dara, lai mums ir kaut kādā veidā kaut kāda priekšrocība pret citiem, atrodam unikālu odziņu un tad daram. Tad eksperimentējam, laižam kaut ko, reklamējam, šito testējam, daram, nevis sēžam datoros un filozofējam, bet vienkārši mēģinam redzēt kaut ko. Tieši tā. Es domāju, ja runa ir par jaunu zīmolu, par jaunu kosmētikas zīmolu, tad tam pozicionējumam tas ir ārkārtīgi sarežģīts, un mana sajūta ir, ka tam ir jābūt kaut kam relatīvi šauram. Jo kosmētikas nozara, kā tu teici, piesātināts. Tur bliezīs to, ka tev ir, tur labākais mitrinošais krēms pasaulē, tad skaidrs, ka tu pret lielajiem hausiem, kuriem miljardu apgrozījums, tu vienkārši ar to savu resursu, kur arī saka, ka viņiem ir labākais krēms pasaulē, ka tu nevarēsi vienkārši viņus iegūt to, ka tev kāds sadzird. Viņi vienkārši tev nospiež ar to lielo. Man liekas, daudziem aktuāli. Vismaz tas ir tas, pie kā es strādāju. Es varu īsti izstāstīt savu pieredzi. Es 2-3 gadus darbojos Latvijā, un es tāds boigais tur nāzes. Davai, es gribu klientus ārzemēs. Visi runā tur ārzemēs, piķis ir, viss tur notiek, tur cilvēkiem nauda tā kā krīt no debesīm, viss kruta. Mana pirmā pieredze bija tāda, ka mēs iztērējām apmēram 60,000 eiro. Un īstenībā ļoti forši, ka bija LIA atbalsts, jo tas man reāli tajā laikā noderēja, ka viņi atgrieza reklāmas budžetu. Un mēs iztērējām 60,000, klients samaksāja 50,000, bet, protams, man bija vēl izdevumi, tur pārdošanas algas, klientu menedžeri, restīvi, viss minusā. Un tad mēs kaut kā turpinot darīt, pēc kaut kādām entējām, 30 plus kampaņām, sāka sanākt, ka mēs varējām dabūt klientu par 500 līdz 1000 eiro izdevums par vienu klientu, kas mūsu matemātikā ir ok. Man interesē, kā tev bija? Kāds bija tas tavs stāsts eksportā caur internetu, caur e-komerciju, kā jūs tur darījāt, kā gāja? Tādi cipari, kaut kādi stāsti, tas man interesē. Tas pirmsākums jau mēs runājam par, sākām 6. gadā, bet 8. gadā tad mēs bijām, tā ražošana bija ierīkota, tad mēs varējām sākt domāt, ka mēs varam iet uz āru, meklēt eksporta partnerus, eksporta pārdošanas. Un tajā laikā arī tā pasaule bija pilnīgi citādāk. Ja tajā laikā, tur 8. gadā, ja mēs runājam par online tirdzniecību, un, ja kāds teica, ka es tagad sāku savu biznesu, es taisu tur online, es taisu internetu veikalu, tas izklausījās pēc pilnīgs kaut kāds,
Es pat nezinu, kā to raksturot, bet tas bija tā, likās pēdējā muļķība. Tajā laikā ka tas nav nekas nopietns. Okay. Kas tad ir interneta veikals? Okay. Un, ja skatās tiešām 8. gadā, tāda interneta tirzniecība praktiski nebija. Vai ja viņi bija, tad tas bija, mums tas bija kaut kas ļoti maz, mēs viņai pārāk neticējām. Kā mēs darījām? Mēs krāvām busiņā izstāžu stendu un braucām uz Vāciju. Okay. Un tad tas, kas man liekas Madarai tajā brīdī palīdzēja, ir tas, ka bija tāds, kāpēc bija labs taimings. Jo dabīgā kosmētika tāda, viņa jau ir tur, 50, 70 gadus. Un tas standarts tur ir, un skaidrs, ka arī tur 8. gadā mēs nebijām tādā ziņā tajā, to, ka tas būtu tāds, kas vispār nebūtu, tas tā, nebija tā zīmola bija, tur ir jau priekšā aizbraucam uz Vāciju, tur lielie vācu zīmoli, kas arī strādā pēc dabīgās kosmētikas standarta, viņiem tur apgrozījums 100 miljonu. Tad mēs atbraucam, mums, tur 200,000 apgrozījums. Kas likās interesanti tā Madaras pozīcija par to, ka mēs veidojām, ka mēs nodefinējam, ka mēs gribam, lai šis būtu zīmols, kas var iet tādos konvencionālos kosmētikas kanālos. Jo pirms tam dabīgā kosmētika bija vairāk tādos, eko veikaliņos, tādos, kas tādiem, eko frīkiem un tie tādiem cilvēkiem, kas kaut ko īpaši meklē, bet tādās, tādos ģenerālos kosmētikas veikalos, kā tur Stockmans vai Douglas, nebija. Un mēs to zīmolu veidojot, mēs teicām, ka mēs gribētu, lai šis produkts būtu, lai šis zīmols un produkts būtu tāds, ka viņš varētu tikt tirgots šajos kanālos. Tas, man liekas, tā bija ārkārtīgi veiksmīga izvēle. Jo tieši tas bija tas brīdis, kad šie nosacīti konvencionālie kosmētikas tirdzniecības kanāli, ka viņi saprata, ka tur tajā kaut kas ir dabīgā kosmētikas segmentā, un viņi sāka meklēt sev zīmolus. Un, attiecīgi, tas bija tas brīdis, kad bija, tirgus bija ļoti aktīvs, uzņemot jauns dabīgās kosmētikas zīmols. Un, manuprāt, mēs tur ļoti labi to momentu izmantojam. Un to es arī tagad ticu, ka faktiski visos uzņēmējdarbības veiksmes stāstos arī taimings. Taimingam ir nenormāla nozīme par to, kurā brīdī tu esi uzstartējis. Jo, pēc tam jau arī Madarā ir tur bijuši tādi ciešākas vai nedaudz tālākas, tādi kopēšanas mēģinājumi, vai ne kopēšanas, bet tādi, kas mēģina iet kaut ko ļoti līdzīgi darīt. Un man no tiem pašais nav ko minēt, kurš būtu kļuvis par kaut kādu veiksmīgu uzņēmumu vai projektu. Un šeit tas ir par arī, ka taimingam es uzskatu ir nenormāli liela nozīme. Ka, ja trāpa pareizā punktā, ka tu vari strauji ieiet un dabūt tos klientus, tā izveidot to savu bāzi, to pēc tam, kaut vai pēc gada vai 2, to kāds cits darot, viņš vairs nevar to pašu notvert, to pašu situāciju. Tā dilemma ir, es kaut ko daru, es ticu tam, es daru, bet man ir tāds, neiet. Zini, tur es stagnēju. Un kā mest lintu krūmās, protams, man liekas tāds sarežģīts lēmums. Iedomājos no scenārija, ka tev, piemēram, nevis Madara iet šādi, es nezinu, vai tā gāja, bet es pieļauju, bija šitā vislai, bet, gāja uz augšu, bet ja neiet. Kad varbūt tavā pieredzē, ir vērts projektu nogalināt, tur nebūs, es meklēšu kaut ko citu, es darīšu savādāk, man ir citu nišu, kaut ko savādāk, kā darīt. Jā, pirmkārt ir tā, ka arī, ja mēs skatāmies arī kaut vai Madaras ietvaros, mēs izdarām katru gadu tur virkni dažādas eksperimentus. Cik daudz apmēram? Nezinu, es teiktu, ka ir kā 3 līdz 5, viņi ir arī dažādi līmeņi tie eksperimenti. Viņi varbūt tur produkti, varbūt, nezinu, tur kaut kāda tirgus, kaut kāds autoris, kaut kas. Un, būsim atklāti, ka ļoti bieži nesanāk. Ka tie eksperimenti bieži ir, ka viņi neapliecina to, ka tur kaut kas būtu. Un tāpēc svarīgi ir man tiem eksperimentiem veltīt to resursu tādu, ko nav žēl pazaudēt vai kā nav žēl atteikties. Es esmu par to, ka
Nu, ja redz, ka tur neiet, ka no viņa ir jāmēģina pēc iespējas ātrāk atteikties. Un, jā, negāja, tev viss pagriežamies bišķi citādāk, pamēģinām paieties kaut kādā citā virzienā. Tādā ziņā, jā, to, protams, nodefinēt, kā tur katru reizi vajag darīt, ir sarežģīti, bet es esmu par to, ka, jā, ka ir dažkārt tā sajūta, ka tev jāmēģina, tu jau esi tur ieguldījis, un varbūt tev vēl jāiegulda, jo kāda tur, nezinu, tur... Kāda medijas plinta krūmos, visi jau zina, ka tu esi ieguldījis, un tā tev būs jāsaka, ka tev bija neveiksmīgi, un labāk es pielikšu vēl kaut ko klāt, zin kā tas ir tas, tāda psiholoģija, kas arī tagad tāds slazdi, kur nevajag iekrist. Ja redz, kad īsti neiet vai nav īsti sanācis, jo bieži vien to, ko tu izdomāji, ko tu testēs, tu sāc testēt, tu redzi, ka tas tomēr nav tā, kā tu domā, un pilnīgi citādāk, un tā sajūta uzreiz arī iekšā ir. Es beigtu ticu intuīcijai, ka paļaujos arī uz to savu intuīciju, ko tā kā iekšā kāda ir tā balss, kas tev tur saka, vai tev tur iet tāda elektrībiņa vai nē. Un ja nav tā elektrībiņa, tad arī tādā ziņā man, es esmu, ja neiet, tad viss kancelē, man bišķīt piekuriģējam, mēģinām kaut ko citu, tā kā. Tas ir jāspējamais daudziem. Man tā ir problēma. Man liekas, es tur nelīdz galam. Viens no maniem eksperimentiem, ko es laiku daru, ir tas YouTube, kur es lieku tos angļu video. Bet nevis tādu kā šitie video, bet tādu, kur tādi how to, lai dabūtu līdus sev. Kristīvu kontaktus, klientus, tā kā citi dara. Un tur man ir tā, ka es 4 gadus lieku, un tur ir skatījumi no 100 līdz 500. 4 gadus jau lieku. Un tad tāds, labi, tas, ko es tur mēģinu darīt, es tur pērku kaut kādus mentorus, coachingus par entajiem tūkstošiem, lai man tur izsmadzeņo smadzeņu, lai kaut kā būtu labāk. Bet tur neiet, zini, tas tāds, tāds tough tā situācija. 4 gadi ir ilgs laiks, tā kā nav aizgājis, iespējams arī neies. Jā, redziet, un tā ir tā doma, bet moši neies tieši tā. Jo es tur veltu laiku, es tur veltu gan katru nedēļu 4 līdz 7 stundas, un tas jau nav maz. Tas tāds diezgan daudz resursu iet. Ir tādas lietas, kur vienkārši tas nestrādā, un kur, es saku, neizdodas uzšķilt tādu dzirksteli, ka viņš it kā tu tur dari, centies ieguldies, bet tur nav tāda dzirkstelīt, ka viņi uzšķiļās. Tur vajag vienu dzirkstelīt un aiziet, un tur uzreiz aiziet un sāk sanākt. Tu redzi to trendu. Ja viņš sanāk, viņam ir jābūt pakāpeniski jāuzlabojas. Ja viņš neuzlabojas 4 gadus, visdrīzāk es nevienu tādu eksperimentu neturētu tik ilgi. Tas būtu, es nezinu, varbūt ir līdz gadam vērts patestēties, paskatīties, un tad, ja tas nesanāk. Jūs neesat mēģinājuši vispār tā kā influenceris, ka viņi taisa saturu par jums, un viņi tur, pašiem savus YouTube kanālus, kur ir saturs, jo es zinu, ka tieši tur somu tirdzniecībā, tur nereāli ir influenceri, kas uztaisa video par somu, pēkšņi vispērk somu, ko viņi tur uztaisa, tu noteikti zini. Tie video par to skincare, how to use it, visu tu jau zini to visu. Sadarbība, tas ir vesels tāds, segments mūsu mārketingā, kur strādā šiem cilvēkiem, influenceriem, kas arī taisa to saturu, gan video, gan Instagramos. Un es teiktu tā, ka man tā sajūta ir, ka tas tomēr ir vairāk tā kā zīmola atpazīstamības veicināšanai, nevis pārdošanai. Mums, laikam, tā no pieredzes, tas, ka kāds influencers kaut ko nopublicē, un ka mēs redzam, ka mēs varam izsekot, ka mēs redzam, ka tiešām tur aizgāja, ir tiešām tā kā uz vienas rokas pirkstiem saskaitām gadiem, ko piedāvām pēc tam mēģinot, pēc 3 mēnešiem atkārtot, ka, reku mums labi gāja, vai mēs tādu saņemamies vēl tur tam influenceram, samaksāsim vairāk, lai viņš tur lielāku uzmanību velta, un viņš uztais pēc 3 mēnešiem un ieliek, un vispār nenostrādā. Vispār nav nekas. Tā kā, mums nav tā kā tāds, ticama apliecinājumi, ka šitas tā, ka mums tas ir strādājis. Bet es domāju, ka tas, ka zīmola atpazīstamībai, tas ir noteikti cilvēki, tā kā, cilvēki, tā kā, ir dzirdējuši, viņi varbūt kaut kur pēc tam kaut kā izmēģinās, jo arī, tā kā, es nezinu, kā tur ir somu pārdošanā, bet, kosmētika ir tā, ka klients to,
nevienmēr to lēmumu grib pieņemt tā kā uzreiz, tā momentāli. Ļoti bieži tur ir vajadzīgs kaut kāds. To mēs no tā sava arī e-komercijas faneļa redzam, ka ļoti bieži tas lēmums tiek izdarīts tur, 2 mēnešu laikā. Viņš ir, cilvēks ir vairāk reizes kaut kādā komunikācijā saskāries, tad viņš ir gatavs tā kā, ka viņš ir nolēmis, ka vajadzētu pamēģināt. Tāpēc mums ir arī tie mazie paraudziņi lielai daļai produktu, ka cilvēki grib arī pamēģināt. Pirms viņi vispār nopērk pilno lielo produktu, viņi grib pamēģināt. Tā kā redz, tas cikls var būt pietiekoši ilgs un, tā kā es teiktu tā, ka mums nav tā kā apliecinājumi, ka influenceri varētu tādu momentāli ielikt skatu, bet skaidrs mums arī nav bijuši tādi, tur pasaules top cilvēki, tas mēs vienkārši nevaram to sadarbību atļauties. Bet, daudziem, man liekas, varētu būt aktuāli, un arī man tas ir aktuāli, kā panākt, kad klienti pērk atkal un atkal un atkal. Kas ir varbūt tās key lietas, ko jūs darat, lai to panāktu? Jā, es domāju, šeit atkārtotam pirkumam tomēr ir ļoti svarīga šī produktu kvalitāte. Okay. Labam kvalitātam produktam, okay. Jā, kvalitatīvam produktam. Šeit to, laikam, es arī tiešām varu no sirds teikt un lepoties par to, ka vismaz pēc mūsu mērījumiem Maderai ir tas atkārtotais pirkums ir augstāks nekā vidēji nozarē. Okay. Un mēs to tieši saistam ar produktu kvalitāti. Okay. Un tieši arī kosmētikas nozarē ņemot vērā, cik mums izmaksā ja mēs skatāmies e-komerciju, cik mums izmaksā viena klienta iegūšana, tad mums ir vajadzīgs šis atkārtotais pirkums. Es nevaru tev precīzi skaitli noteikt, bet es varu tev teikt tā, ka jaunam klientam pirmais pirkums ir negatīvs. Tas nozīmē, mums nepietiek tā kā pārdot vienreiz. Mums ir jāpārdod kaut kas šiem cilvēkam labs un derīgs, lai viņš vēlētos nopirkt otro reizi un trešo reizi. Un tajā brīdī, tad mēs otro reizi un trešo reizi cilvēkam nopērkot, tajā brīdī tad mums sākās biznesa. Tā kā es šos atkārtotos pirkums saistu ar produktu kvalitātēm. Ko jūs arī taktiskajā līmenī darat? Jūs pieļaujat, ka jūs sūtat e-pastus ļoti daudz. Es tā domāju. Varbūt to man pasaka, ko jūs darat. Lai tā taktiskajā līmenī. Es tā domāju. Jā, e-pasta komunikācija, protams, ir. Jā. Ja tu esi bijis klients un vēl atķeksējis to, ka tu labprāt dzirdētu jaunums, tad tu arī tos jaunumus dzirdēs. Jā. Okay. Un arī dzirdēs par visiem jaunumiem, par kaut kādām kampaņām, piedāvājumiem. Tu visu saņems. Jā. Bet tā kā e-pasta komunikācija ir ļoti svarīgs elements, bet tas nav vienīgais. Kas vēl ir varbūt? Mums ir Madaras gadījumā mums ir diezgan daudz arī šīs paid reklāmas. Okay, maks reklāmas. Jā, maks reklāmas šajās pārsvarā tur tajos lielajos kanālos. Meta Google? Meta Google, jā. Jūs kaut ko darat ar SMS marketingu, WhatsApp marketingu vai kādiem citiem? Tāds Madarai nav. Nav tāds, jā? No. Esat domājuši, ko tādu? Pieļauju, man liekas, ka ir bijis vēsturiski, mēs ar SMS esam mēģinājuši darīt. Bija arī, man liekas, ir jau 10 gadi pagājuši, bet bija arī tādi SMS, tādi servisi, kur arī piedāvā tāds pakalpojums, ka tur ar SMS apziņošanu. Bet man nav, es atkal tagad nevaru atsaukt atmiņām, viņš man nav palicis prātā kā kaut kas veiksmīgs. Baigi interesants, var pastāstīt mazu faktu. Man ir tāds draugs Antons. Viņam tāds Skandīvēba kantors. Zinu, Antonu. Viņš man rādīja, kā viņam ir tāds tā kā WhatsAppā chats klientiem. Tā kā customer concierge. Tā kā concierge savs. Un tur vienkārši tas cilvēks, tas chatbots var tā viņam prasīt. Un, kad viņš nopirka, viņš pajautā, kā tev patika. Tas viss ir... AI to visu tur dara. Baigi interesanti likās. Tāds, WhatsApp tāds concierge. Jūs Antonam jāsprasa, lai parāda. Es te varu parādīt. Bet labi. Man interesē, kas bija tas lēmums jums iet tā kā IPO ceļu? Kas ar to notika? Kāpēc tā? Kas te tas stāsts? Mums bija tāds atkal nākšais tas attīstības solis, ko mēs sākām plānot, manuprāt, kaut kādā tur 13. gadā un sākām realizēt 14. gadā.
ka mēs sapratām to, ka tagad tā ražotne, ko mēs ierīkojam 8. gadā, ka tur viss tā kapacitāte ir izlietota. Un ka mums ir jādomā par jaunu ražošanu. Un tad, man liekas, arī tas bija projekts sākums bija 14. gadā, kad tad mēs arī tur uzrakstījām Eiropas projektu, tur jaunu iekārtu iegādi, un arī tad ar attīstītāju tur noslēdzām līgumu, ka mums izbūvēs tur jaunas šīs ražošanas telpas sagatavos. Un tad 15. gadā, tas bija sākums, mēs tur ar to attīstītāju nesagāja, tur viss palika baigi dārgi. Un mēs sapratām, ka tur nebūs, un mums jau tās iekārtas pasūtītas un nāk. Un tad mums palaimējās tiešām atradām šo te ļoti atbilstošu telpas tur Marpē, Zeltiņielā, kur mēs arī pašreiz atrodamies. Un tad mums bija tā, ka steidzam, neplānoti vēl tur tajā Zeltiņielā jāiegādājas un jāierīko ražošanu. Un tajā 15. gadā, faktiski 15. gada beigās, 16. gadā, kad mēs palaidām jauno ražošanu, tad mēs bijām tā, ka tur tie visi resursi, kas bija uzņēmumam, viss bija salikts tur iekšā tās jaunās ražošanas izveidē, un mēs domājam, ko darīt tālāk. Jo tajā laikā jau uzņēmums arī bija stipri mazāks, man liekas, 14. gadā, kad mēs realizējām, sākām tur strādāt pie tās jaunās ražošanas projektu, tur uzņēmuma apgrozījums bija kaut kā 3,5 miljonu eiro. Tā kā uzņēmums bija stipri mazāks nekā tagad, 7 reizes mazāks. Un vienkārši pēc tās jaunās ražošanas tās realizācijas, uzņēmuma reāli visi resursi tur kredītlimits viss bija izmantots, un mēs nolēmām, ka lai mēs varam turpināt attīstīties, audzēt tur tos eksporta tirgus, mums vajag papildus resursus. Un bankas tajā laikā visi tie kredītlimiti izmantot. Mēs uzskatījām, ka šim uzņēmumam, tomēr uzņēmums ļoti, ļoti ekstraverts, Latvijā zīmols zināms, mēģināsim piesaistīt līdzekļus biržā. Jā. Un tad, attiecīgi, 16. gadā mēs sākām sagatavoties, un 17. gada rudenī mēs kļuvām par publisku uzņēmumu. Kas jāņem vērā citiem, ja viņiem ar tādu, man ir biznesa no 1 līdz 10 miljoniem, es varbūt arī gribētu papildus finansēt. Ko jāreitinās? Kas vispār notiek? Cik daudz daļas ir kā tas vispār notiek? Tu vari droši vien pats izlēmt, cik tur daļas grib atdot. Tu pats izlēmt? Okay. Jā, tā kā droši vien, jo tā kā, nezinu, visdrīzāk, kad kaut kādi, nezinu, tur 10-20% būtu jāpiedāvā. Okay. Ja piedāvā vairāk, jo vairāk, jo labāk. Okay. Tādā ziņā no tādas biržas, un pēc tam arī, lai būtu kaut kāda tā lielāka tā tirdzniecība, jo vairāk būs tas apjoms tajā brīvajā tirdzniecībā, jo potenciāli būs lielāka. Kas iedod vērtību? Tā birža iedod tavu uzņēmumu vērtību? Vērtība, savā ziņā, tas ir, kā es saku, ka vērtība ir tāda, par kādu investors ir gatavs reāli parakstīties uz to akciju. Okay. Tur, protams, ir analītiķi, tur ir kaut kādi, tur arī, protams, uzņēmuma īpašnieki, viņiem arī ir kaut kāda sava sajūta, cik viņi redz to vērtību. Protams, ja tas tur baigi atšķirās, ka tas neiet kopā, tad tur varētu būt sarežģīti. Bet, es saku, ka, man liekas, ejot uz biržu, tā tiešām ir jānoķer tā sajūta, un tāpēc ir svarīgi, ja ir tie plāni iet uz biržu, iet runāties ar potenciāliem investoriem laicīgi, uztaisīt, tur savu uzņēmumu prezentāciju un aiziet tur parunāties ar dažādiem investoriem, varbūt pat uztaisīt, kaut kādu tur publisku, tur prezentāciju un pēc tam parunāties un saprast, ko viņi pa visu šito domā. Un tad ir jānoķer tā ideja iet uz biržu un tās akcijas, ko izlaiž, ka viņas ir jāspēj par to cenu pārdot. Un tā ir tā sajūta, kas ir bišķi trikī, ko tev neviens arī līdz galam, tur pārsvarā visi investori tur parakstās tām akcijām tur pēdējā vai priekšpēdējā dienā. Tā kā tu pat neiegūsti tajā procesā, kad tas publiskais piedāvājums iet, kas parasti ir tur nedēļa līdz 2, tu pat tad tai sākumā vēl neredz, liekas, nekā nav. Un ka tad tur beigās tie dīli, tur visi tur sanāk tur pēdējās dienās kopā. Un tā ir, manuprāt, tā svarīgākā lieta, kad ir jāver tas
tas laidiens, kas tiek biržā piedāvāts, ka viņu ir par to cenu jāspēj pilnībā izpārdot. Un ļoti, ļoti veselīgi ir tad, ja vēl tas pieprasījums pēc tām akcijām ir bijis lielāks nekā bija tas piedāvājums, jo tad, protams, var sagaidīt, ka tad, kad nolistēsies, tad būs investori, kas gribēs nopirkt otrreizējā tirgu, kas, protams, attiecīgi ietekmēs pozitīvu cenu. Kā jums bija? Mums tā arī bija. Mums, man liekas, bija. Es tādu arī precīzi tos ciparus vairs neatceros, bet mums tas pārsniegums bija liels, kas arī tā bija, ka pirmajā dienā jau akciju cena palielinājās par cik tur pie 20%. Kas tev kā jūsim īpašniekam un uzņēmējiem, kas tev notiek? Restīvi, tu jau to naudu, kur tā nauda paliek? Viņa paliek kā tas notiek? Nauda nonāk uzņēmuma kontā. Okay. Es pērku akcijas, viss, ko nopirku, ienāk uzņēmuma kontā, ja? Bet sakot, jā, tajā publiskā piedāvājumā. Jā. Publiskā piedāvājumā uzņēmums izlaiž jaunas akcijas. Okay. Un investori, tur mūsu gadījumā cik tur mums tātad ir pie 2000 investori. Sakot, 2000 investori šīs piedāvātās akcijas iegādājas, samaksā naudu, un tā nauda, kas tiek samaksāta, viņi ienāk uz uzņēmuma kontu. Okay. Tātad šeit man kā īpašniekam, ja es nepārdodu tajā piedāvājumā savas personīgās akcijas, tad man faktiski, mana konta atlikums nekā nemainās. Bet, ir, protams, ir arī kaut kādi gadījumi, kas nebija Madaras gadījums, bet ir teorētiski iespējami, ka ir tas publiskais piedāvājums, un ka tad arī, esošais īpašnieks vai esošie īpašnieki, viņi kaut kādu daļu no tām savām akcijām arī piedāvā. Un tad, attiecīgi, varbūt kaut kādi arī tādi kombinētie varianti, bet tos es laikam, es nezinu, Latvijā skatoties, es tādu gadījumu laikam neatceros. Varbūt, ka ir kāds tā realizējis. Parasti jau tie investori viņi grib, lai, ka viņi liek to naudu, lai tā nauda nonāk uzņēmumā, un tad uzņēmums viņu izmanto, lai augtu. Tas, laikam, Amerikā tipiskāk, kad Amerikā tu IPO, un tad pēkšņi viņš ir miljonērs. Nē, tu jau var pēc tam, tās akcijas jau var arī tie, var pārdot. Otrreizējā biržā. Jā, otrreizējā biržā var tirgot, jā. Kas varbūt ir tavuprāt krūtākais, svarīgākais uzņēmēja padoms vai princips, kas tev ir palīdzējis uztaisīt 20 miljonu gadā uzņēmumu? Es domāju, tā ir tāda, kā es saku, tur ir tāda nepadošanās. Okay. Es domāju, tā pasaule ir tāda, ka tas default iestatījums ir tāds, ka neizdodas. Un tas ir tāds spēja, testēt, neapstāties un nepadoties. Un mēģināt atrast to savu ceļu. Un, protams, komanda. Es vienmēr saku, ka Madaras veiksmes stāsts ir tajā veikmīgajā, tajos cilvēkos, kas strādā mūsu uzņēmumā, un tajā visā jau sākotnējā salikumā, arī kā viņš izveidojas ar dibinātājiem, un pēc tam, kā ir attīstījies. Tā tiešām ir brīnišķīga komanda. Un tas ir komandā, un, protams, tādā, es saku, man nekad nekas nav nācis viegli. Man vienmēr ir bijis tas, ka bieži vien pat pie tiem panākumiem, tad, kad tev tas panākums ir, tev pat grūti par to papriecāties, jo liekas, ka tu esi tam atdevis tik trausmīgi daudz. Tā ir. Es savā ziņā, jā, tas ir bijis visur un vienmēr ir bijis ļoti intensīvs, smags darbs. Tā ir bijusi ļoti laba komanda, sabalansēta komanda, kur tās funkcijas ir tā, ka viss ir daudz maz vienā līmenī, un tāda izturība, ka tur jāiet. Tu piekrīsti tam apgalvojumam, ka tev kā uzņēmējam, ka tev komanda aug no 1 cilvēku uz 10, no 10 uz 100, no 100 uz 200, tev kaut kā pašam ir baigi jāmainās? Tur ir tie uzņēmēji darbības, draugs Jānis Ošlais par to diezgan daudz runā par tiem uzņēmēju darbības cikliem. Tur ir tāds Adizes, kuram ir arī grāmata par tiem kā viņš corporate life cycles vai kaut kā tā, kur ir par dažādiem šiem cikliem, kādas ir vajadzīgas šīs kompetences. Un
Jā, es domāju, ka es vispār sevi uzskatu, ka es esmu uzņēmējs, nevis uzņēmuma vadītājs. Tāpēc man liekas, tas man saka, brīnišķīgs notikums bija pirms 2 gadiem, kad Gunta Šulta pārņēma Madaras vadību. Operatīvo šo visu to ikdienas lietu darīšanu, un ka es savu laiku varēju veltīt tiešām tādiem uzņēmēju darbības lietām, jauniem projektiem. Tas bija tiešām brīnišķīgs notikums. Un es domāju, ka mana tā kompetence ir drīzāk tās sākuma fāze, ka tas, kur es varu tiešām būt ļoti labs, ir tajā uzsākuma fāzē un mēģināt sastelēt to sākotnējā komandu un to projektu iedarbināt un palaist. Un pēc tam ir jānāk atkal citām kompetencēm. Arī pie šāda 20 miljonu apgrozījuma uzņēmumā ir vajadzīga noteikta struktūra, ir zināma birokrātija, ir zināma procesi. Un man jāsaka, ka atklāti man kā uzņēmējiem tas šķiet ļoti garlaicīgi. Jo es biju saguris no tā, ka ir tās iknedēļas atkārtotās sapulces ar visiem tur vadītājiem, tur update, kas mums ir šonedēļ, kas ir gājis, kas nav gājis, un tie stāsti ir katru nedēļu līdzīgi, un te viņi nav iespēja viņi nedarīt to, jo tās komandas ir jāvada. Un es biju no tā, savā ziņā nogurs un izsmēlēs, un es sapratu, ka tur ir jānāk cilvēkam, kas ir vadītājs, kuram ir iedvesma šo te darīt. Un tālāk, ja mēs skatāmies arī pēc tām dizestiem tiem cikliem, tad tur tālāk atkal ir tur pie 50, ir kaut kāds atkal tur tas solis, kas jāizdara pie 100 un tā tālāk. Un tie ir tie posmi, kur tu nonāc, un tad tev visdrīzāk tur pēkšņi sabremzējās kaut kāda attīstība, tu netiec vairs uz priekšu, tu nesaproti īsti kā, un tad tu tur mēģini šitā tā, un īsti nav, un tad vienkārši ir kaut kāds jāizdara tajā uzņēmumā, kaut kāds tāds, iespējams nopietnāks un struktūrāls izmaiņas, tā skaitā, iespējams arī, tur vadības komandā, to, kā tas tiek darīts un kā tas tiek organizēts. Kā jūs atradāt to cilvēku, kas pārņēma vadību? Kā tas bija process? Mēs bijām piesaistījuši personāla atlases kompāniju, un tas bija nosacīts tā saucamais, laikam, headhuntings. Okay. Viņš nebija, es neatceros to procesu, ka, manuprāt, nebija publisks, ka tas personāla uzņēmums, viņi gāja proaktīvi un uzrunāja cilvēkus. Un, ar Guntu uzreiz jau, ka pirmo reizi ienāca. Man ļoti svarīgs ir tas culture fits. Jo tas nenormāli daudz ko izšķir. Par to, ka cilvēks kāds ienāk, vai tā ir tā sajūta, ka jums normāli saslēdzās. Ir tā normāla tā komunikācija, un ka cilvēks izturās tā, kā mēs arī paši izturamies un kā tai uzņēmumā ir pieņemts. Un, tas, laikam, ir milzīgi veiksmes. Skaidrs, ka Gunta tur profesionāli vadījusi lielu struktūru un zināšanas un viss tas, bet arī daudziem citiem bija tas pats. Bet, ka Gunta ienāk, uzreiz sajūt, ka ir tāds klikšķis, uzreiz, ka tu jau runā pirmā saruna, ka tev liekas, viss forši aiziet, saskan. Okay. Un, tādā ziņā tas ir ļoti labs lēmums, un joprojām mums Gunta dara brīnišķīgu darbu. Un ļoti pateicīgs, ka mans nav jādara. Bet interesanti, tas sajūta varētu būt, es pieļauju, ne? Ka tu esi laiku vadījis visu, un tad tu kādam citam to uztici, atdodi. Nebija no sākuma tev šoks kaut kāds, kas notika pēc tam? Kad tu viņu ieliki, tur viss sarunāja. Mēs, protams, ieviesām kaut kādus principus. Kas mums tur ir, es jau palieku joprojām uzņēmumā un sekoju tām lietām līdzi. Un faktiski jau tāpatās zinu, gan līdz pietiekoši lielai detalizācijai, kas mums notiek. Un, mums vienreiz nedēļā ir šī te valdes sēde, kad mēs izējām kopā gan ar Guntu, gan finanšu direktoru, izējām cauri galvenajiem notikumiem, tur apstiprinām kaut kādas galvenās lietas un izrunājam. Un tas, tā ir tā iespēja, kur mēs tā kā sanākam kopā, kur mēs iečakojamies, bet, zini, man nekad nav bijis tā kā, grūti atdot vai deleģēt.
Es atceros, ir divas, viens kolēģis no ražošanas uzņēmuma pasākumā pienāca un teica, ka tas ir bijis tik pārsteidzoši, kā tu mums uzticēji pašiem darīt lietas. Un tas bija arī tik grūti, jo tu vienlaicīgi mums uzticoties nodevi nenormālu atbildību mums. Tā kā mēs nevarējām nofēlot. Mums bija pašiem jāvar izdarīt. Pašiem bija jāiesprings un jāizdara. Tā kā es domāju, tas par to, ka uzticās un atdod to deleģēt tās lietas. Tas savā ziņā arī tu arī no sevis kaut kādu noņem kaut kādu. Un jau to cilvēku nevar vadīt tā kā uzņēmumu. Vai īpaši, ja tur ir 200 cilvēki, ja tu tāds mēģinās izskriet, tur visas lietas jāuzticās cilvēkam. Un zini, tas manuprāt, strādā. Vajag noteikti kaut kādas KPIs. Ja man ar tā ir bijis, ka es uzticos, es tāds pēc 2 mēnešu pastos, tur vispār, zinu, ka tu pilnībā tur nečeko. Es domāju, jāčeko, jāskatās visu laiku līdzi. Un ir tā, ka es tiešām arī skatos, un man kaut kādās personības īpašības arī ir tādas, ka es varu diezgan daudz informāciju uztvert un paturēt prātā. Tā kā es čekoju līdzi un skatos arī ikdienā. Tie parametri, tie mums tur tādi deki ir, kas tur to visu to, kā mēs pa mūsu to veiktspēju tur ziņo, kas kā, kur kas notiek. Un es viņus ik pārdienas paskatos un es redzu, kur mēs atrodamies. Mums ir visiem, pārsvarā lielai daļai ir vīri, sievas, mums ir ģimenes, bet tev ir kopbiznes principā. Pareizi? Jā, tā ir, jā. Kas ir tā, kā jūs izdarījāt tā, lai tas strādā? Kā tas strādā? Tas sākums tāds bija, ka mēs salikāmies kopā, bet skaidrs ir arī tas, ka jau ilgstoši. Un tas ir tā ilgstoši, ka tas ir jau tur 11 gadus. Jā. Ka mēs faktiski tādā ikdienā praktiski nesaskaramies ar Loti. Un varbūt tādā ziņā, to, ka mēs tagad birojā, ka mēs sēdētu vienās tais pašās sapulcēs, tad tādas ir varbūt vienu reizi mēnesī. Okay. Un arī pēc tā mēs ļoti bieži saprotam, ka nevajadzētu mums tomēr tās vienas sapulcēs atrasties. Tā kā mums ir savā ziņā ļoti nodalīti tās atbildības sfēras. Ko mēs katrs uzņēmumā darām. Un, attiecīgi, tad mums, protams, vēl ir tāds pie rīta kafijas un pie vakariņām mēs mēdzam arī apspriest, kas tur ir, nezinu, tur jauns klients, tur tādas izmaiņas. Mēs mēdzam vienkārši tā, vieglāk gaisotnē apspriest, kas ir noticis un kā mēs skatāmies uz to, bet tas ir ļoti svarīgi, Tā nav tā, ka mēs tagad birojā kopā sēdam. Tas nav iespējams. Manuprāt, mūsu gadījumā tas nav iespējams. Es domāju, ka savā ziņā, pat ja mēs esam kopā šajā uzņēmumā, es domāju, ka mēs, kad mūsu tā saskarsme ir līdzīga tiem pāriem, kur strādā dažādos uzņēmumos. Bet sākumā es pieļauju, tā nebija. Sākumā tā nebija. Un īstenībā tas nav viegli attiecībā. Man arī liekas. Tas nav viegli, nav viegli to nodalīt tās tur, jo īpaši tai sākumā, ka tur ir tās nebeidzamās šausmas. Tad, tu jau nevari Tu nevari pārslēgties no viņām. Īpaši, ja tur daudz tās darba un tās šausmas daudz, un kā tu aizies mājās, un tagad, sākam tur restorānu. Happy life! Happy life, protams, ka tas ir ļoti grūti, un es laikam arī, nevienam nevaru ieteikt, ka tas būtu kaut kāds, pareizais modelis, kā vajadzētu darīt. Vienkārši mūsu gadījumā tā salikās, mēs atradām kaut kādu veidu, kā mēs varam darīt, bet skaidrs, ka tāds, privātās attiecības ir svarīgākas par to kopā strādāšanu. Ja nevar, ja arī sanācis izveidot kopā uzņēmumu un nevar, es domāju, ka tur noteikti vienmēr privātās attiecības jāliek pirmajā vietā un tad vienkārši kādam jāiet prom no turienes.
Ko jūs esat darījuši tādā praktiskā līmenī? Man ir viens draugs, kas iet uz randiņiem katru nedēļu. Tas ir viens. Es arī to darīju, un tagad mums ir bērniņš, un tad neesmu bijis uz randiņu 2 gadus, man liekas, jau tagad. Bet ko jūs varat, ir tāds kaut kāds rutīns, kaut kāds lietas, ko darat, lai tur tā, zini? Zinām, man liekas, ir svarīgi nedaudz pamainīt to vidi arī. Gan randiņi, gan iziet tiešām uz glāzi šampaniešu. Un arī aizbraukt kādās brīvdienās, aizbraukt ceļojumos. Ja ir bērnus, kur atstāt, arī mēģināt izrauties divatā. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī tādās ilgās attiecībās viņas ir visu laiku jāmēģina kaut ko darīt un bišķi kaut kāda, lai tā rutīna izkustinātu, ir jābūt diezgan, jāstrādā ar to. Un jābūt man liekas, mums tādas brīvdienas divatā vai kā, tas, man liekas, vienmēr es jūtu, ka tas iedod diezgan daudz tādu jaunu enerģiju. Man kā jaunam vecākam, vai kā es nezinu, kā latvijas pareizi, kas ir varbūt kaut kāda tev, nezinu, tā kā padomu saistībā ar bērnu audzināšanu, ar bērniem? Mums ar Lotu ir 3 bērni. Jau tagad Kārs lielākais, viņš jau tāds pusaudzis ir arī jau interesējās par to, ka grib praksē Madaras ražotnē, viņam tik patīk tie iekārtas. Tas jau liekas forši. Man liekas ļoti forši, ka bērni grib to, ne? Jā, tādā ziņā ir tādā ziņā viņi visi kaut kā, visi 3 mūsu bērni, viņi kaut kā viņiem Madaras uzņēmums, viņiem ir tā, ka viņi redz, viņi visi kaut kā, viņiem visiem redz, ka interesē un katram kaut kā citādāk, un es arī kaut kā, gribētos, lai viņi, ja viņiem būs interesi, tad, prāt, viņus iesaistīt. Mums ir arī kopā ar uzņēmums ir 3 bērni, jau izauguši tā, ka, jau viņiem vecāki tā pastarpināt vajadzīgi, man liekas, cik jaunākiem gadu? Letīcija ir 7 gadi. 7, sanāk, 7 pusaudzes, ok. Jā, 7 pusaudzes, un tad Matilda ir pa vidu 10 gadi. Es nezinu, manuprāt, ir tā, ka svarīgi kaut kā tās bērnus, dot viņiem kaut kā tā brīvību un nesabojāt viņus ar kaut kādiem savām kaut kādiem tur, traumām un kaut kādiem saviem uzskatiem, kas būtu jādara, dot kaut kādu tādu, brīvību viņiem. Bet, protams, tas arī viss, teorētiski. Un, ja pat tai, ģimenē tas nenotiek, tāpatās viņi ir kaut kur ārā skolā, un tāpatās viņi dabūna diezgan daudz. Tas, man liekas, ir tā, kā viņiem iedot tādu brīvību, ka viņiem, ļaut būt brīviem un izpaust sevi un nedabūt pārāk daudz visādas kaut kādas tur vecvecāku un, nezinu, tur skolu kaut kādas tur, traumas un kaut kādas tas laikam, tas, man liekas, ir svarīgi. Tādas bez pressure ļaut viņos pašiem izpausties un spēt saskatīt, kas tad, lai viņi spēj būt paši tādi, izpausties kā personības. Un tad vecākiem ieraudzīt, kur tad ir viņi kādi viņi ir un kas viņiem ir tās spēcīgās puses un kaut kur pabalstīt, kur viņiem vajag to palīdzību. Tas diezgan liberāls, jā. Vai ne? Jā. Jā, daudz, man liekas, bērnos mēģina panākt to, ko viņi paši īstumā grib. Mēs tādu par savu tēdi domājam, par brāli un tēdi, viņš tur hokejs, viņam pašam tas hokejs, viņš tur spiež. Vai brālim citi interesi tur, zini. Tā ir, jā. Protams, mēs kaut kādā mērā mēģinām to, ko mēs paši nesam dabūjuši vai realizējuši. Mēs domājam, ka to var iedot bērniem. Bet es ar to arī ļoti strādāju par to, ka es redzu mūsu bērnu pilnīgi atšķirīgi. Kā personības pilnīgi atšķirīgi. Tur introverti, ekstraverti, tur tādām kontenta spējām, tādām spējām. Pilnīgi atšķirīgi. Un ir skaidrs to, ka es varu tikai vērot un kaut kā mēģināt viņus nedaudz atbalstīt, lai viņi iet tajā virzienā, kas viņiem sanāk. Un ļaut tiešām man nav arī, pat ja viņiem Madara interesē, bet tas nav man vispār nekāds uzstādījums, ka viņiem tagad būtu jānāk
jānāk tur strādāt. Nu, ja viņi vēlas, lai viņi pamēģina, paskatās. Bet es jau arī Kārlim pateicu, nebūs tā, ka tu tagad būsi visu laiku tētim blakus. Tev būs posms, ka tev ir viss, tev būs jāaiziet, jāstrādā citā uzņēmumā. Tev pašam ir, un tad, ja tu pēc tam gribēs atgriezties, tad runāsim tālāk, bet tev ir jāvar ieraudzīt arī tā nezinu, cits kaut kas tā pasaule, ne tikai tas, kas ir tev tur vecāku tajā ietvarā. Ko tu ieteiktu, varbūt, ka ir kaut kāda grāmata, semināri, kursi, kas tev bijuši tādi vērtīgi, noderīgi, kas tev ir kaut kādā veidā palicis atmiņā? Par bērniem? Nē, vispār. Es domāju par, vispār, in general. Par jebko dzīvē, biznesu, dzīvi, vienalga. Jo man pieļauju, tu esi, tu man minēji arī grāmatas, es lasīju. Jā, par tādu pēdējā laika, kad tāda interesanta grāmata, kas tā kā rosina domāšanu, man patīk Melnais gulbis. Melnais gulbis, Black Swan. Black Swan, jā, tas ir par tādu to pasaules neparedzamību. To, ka mēs, principā, nevaram paredzēt, kas notiks un kāda būs pasaule. Mums vienkārši jāiemācās, jāpieņem to, ka pasaule ir neprognozējama un neparedzama, un jābūt gatavai pieņemt to, kas nāk pretī. Un man liekas, arī tur tāds, kas ir arī, man patīk tāds stoicisma piegājiens par to, ka tad, kad kaut kas atnāk, ka tā pasaule tev kaut ko piespēlē, ka tu nemēģini uzreiz viņu vērtēt, vai tas ir labs vai slikts, vai tev patīk vai nepatīk. Tu viņu vienkārši pieņem, kāds viņš atnāk, jo tad bieži vien ir tā kā vieglāk. Jo, ja tu ieslīgst emocijās, tu vairs no tām emocijām netiec vaļā. Tev kaut kas tur noteikti, baigi slikti, tur tā sagrozījies, un īstenībā tas tev neko tā kā nepalīdz, jo tas notikums ir atnācis, un viņš ir tāds, kāds viņš ir, un tev vienkārši jāspēj pieņemt un tā kā dīlot. Un tā, man liekas, ir tā, es arī tā kā, es esmu tāds diezgan skeptisks par arī uzņēmumā, par plānošanu uz priekšu, jo, manuprāt, īpaši par precīziem plāniem, kas tur būtu tālāk pa gadu, manuprāt, tie vispār plānot precīzi tālāk pa gadu ir pilnīgi bezjēdzīgi. Bet, kaut kādām, protams, virzieniem, tādam masterplānam ir jābūt, uz ko mēs darīsim, kas būs, uz ko mēs liekam cerības un likmes, bet no otras puses mums ir jābūt gatavībai saskarties ar negaidītām situācijām. Tā, man liekas, ir lielākā prasme gan personīgi, gan uzņēmumā, spēt dīlot ar tām lietām, kas ierodās. Tas ir tāds pēdējā laika, un tad man likās tāds interesants arī ir tādas sistēma konstelācijas. Sistēma konstelācijas? Jā, sistēmiskās konstelācijas, kas ir pēc tāda Hellinger metodas, kas man tas ir nedaudz varbūt tāds, nesauksim ezotēriskāks virziens, bet tas ir tas, kas man ir pēdējā laikā diezgan aizrāvs, un kur es esmu izgājis apmācības, kā izveidot tādu lauku, un kur gan viņš ir sākotnēji Hellingers to attīstīto metodi ģimeņu sakārtojumiem, bet es tagad esmu izgājis arī apmācības uzņēmumu, organizāciju šīm sakārtojumiem, un man tas iedod arī tādu. Tas arī to dara pēdējos 2 gadus, un man tas arī iedeva tādu pilnīgi jaunu redzējumu, tādu dimensiju vispār arī gan personīgā dzīvē, gan arī uzņēmuma organizācijā. Es laikam tāds, es esmu trends tāds ir. Man nāk daudz viesi, kas arī pēc tam kaut kāda līmeņa jau tur sāk domāt par lielākām lietām vai kaut kādā veidā, kas savādāk ietekmē. Nē, tas ir interesanti. Man kas vienāds prātā tāds jocīga lieta. Piemēram, mana filozofija ir tāda, kamēr es neesmu īpašnieks, savam uzņēmumā esmu īpašnieks, bet es reāli esmu darbinieks savam uzņēmumā. Es strādāju, es esmu darbinieks. Un es laiku domāju, es gribu labus darbiniekus. Un, lai būtu labi darbinieki man pašam ir jābūt labam darbiniekam. Man pašam jābūt produktīvam. Un tad man nāca prātā, piemēram, ir visādas lietas, ko es daru, lai būtu produktīvs, kā piemēram, es tur esmu punktuāls, izdaru to, ko es pateicu,
Ja neizdarītu, es pasaku, es neizdarīju, bet es pateikšu, kāpēc, un es pateikšu, kā es to izdarīšu. Un rūpēties par sevi tur, sportu. Rēšanu grūtāk iet, jo es varētu sūdzes bieži, bet tas tā. Bet es rūpējos par sportu, to es daru. Man bija jautājums tev, varbūt, kas ir varbūt tās lietas, ko tu esi pamanījis tev, lai tu būtu produktīvāks, spējīgāks, un varbūt, ko tu dari, kā tu plāno lietas. Vienalga, jebkas, kas nāk prātā, lai tu esi veiksmīgāks kā cilvēks, spējīgāks izdarīt lietas. Manuprāt, vispār tas, ja skatās, kas ir, cilvēks jūtās laimīgs vai priecīgs, kas tas ir, tas ir stāvoklis, kad cilvēkam ir enerģija. Un tas ir tas, ka tu sajūti enerģiju. Un, man arī personīgi ir ļoti svarīgas fiziskās aktivitātes, jo, manuprāt, tām ķermenim, ar kuru mēs šai pasaulē operējam, viņam ir jābūt, cik mēs katrs, kāds viņš mums ir dots, un tā, bet ir jāmēģina uzturēt tādā, fiziskā kārtībā, jo tas jau vien iedod, manuprāt, jau daudz, ja tev tas ķermenis ir, tāds tonusā un formā, un man pašam arī ir, ar ko mēdz būt izaicinājumi, ir miegs. Ir bijuši kaut kādi, tādi periodi, kad sliktāk guļ, tad ir dažkārt tiešām tā kā licies, visu var atdot, tikai ļaujiet man gulēt. Tas tiešām ir tas man ir pašam personīgi ļoti liela atšķirība, un tā miega kvalitāte, tas ir kaut kas ir jākopja un ir jāguļ. Ko tu pamainīji, lai būtu labāks miegs? Nezinu, viss kaut kas ir mēģināts, bet, es arī saku, es redzu, ka tam ir, es ļoti skaidri novēroju, ka es brīvdienās guļu labāk nekā es guļu darbdienās. Es novēroju arī to, ka es guļu labāk tad, ja es esmu darbu pabeidzis laicīgi, tur 6 beidzis, tur paēdis ar ģimeni vakariņas, papļāpājis un tad mierīgi gājis, varbūt vēl pastaigājis un gājis gulēt, nevis tad, ja es atnāku mājās 9, pilnīgi tāds frustrēts, un tad es eju gulēt, un es skaidrs, ka nebūs tā kā. Tas ir mans secinājums, ka tur ļoti daudz nāk no tās ikdienas kaut kādām tām darbībām. Protams, nevienmēr mēs viņus tur varam baigi, tur viņas, ir tas, kas ir. Ar viņām ir jādīlo, bet, ir jārēķinās, ka tur tas, ir kaut kad jāguļ. Tas, man miegs ir tāda, tā kā viena no šīm bāzes lietām. Ja ir miegs un ir ķermenis, ir pasportots, ir bijušas 3-4 fiziskas aktivitātes nedēļā, ir labs miegs, es domāju, faktiski tev nekas vispār vairs nevar izsist. Tev ir enerģija, tu esi priecīgs, tu ej dari tās lietas, un tu vienalga, nāks kaut kāds sūdi, tu arī, tas arī saka, kas ir vispār sūdi, ja? Kā tu skaties to un kā tu to novērtā? Tu vari arī nevērtēt. Vienkārši ir atnācis tas, kas ir atnācis. Tas ir labi ideja, liekas, man ļoti patīk. Es nesen biju Lietuvā pie tāda uzņēmuma Transfergo. Viņš to man tik labi lietu, viņš pateica, viņiem ir uzņēmums, kur viņi tā kā vaizi, naudu tur muķī. Restīvi, transakciju biznesa. Transakciju biznesa, jā. Un viņiem ir arī tā, ka, principā, reti, kuru gadu ir peļņa, tam uzņēmumam. Viņš, principā, visu laiku meklē naudu, visu laiku tur aug, bet viņš, protams, 70 miljonu gadā jau ir. Un man patīk, ko viņš teica, tavs uzņēmums neesi tu. Ka tu vari justies normāli. Tev, kā uzņēmumā iet kaut kas varbūt sliktāk, grūtāk, tas ir ok, bet tas nenozīmē, ka tas ir tu. Ja man liekas, mēs visi baigi saistam to ar sevi. Kaut kas neiet, tas ir, bet tu esi, tas ir tu, bet tā ir īsti man nav. Tas ir tas, ko tu teici, kā tu skaties uz lietām. Tas ir, man liekas, arī svarīgi, un es domāju, es arī pats tur tā kā, man ir tāda arī personībā diezgan tāda liela atbildības sajūta, un tas ir tas, kas, protams, arī ļoti, tā kā, tas, protams, nospiež. Ja tu ieej tajā tur ciklā, ka tu uzskati, ka tu esi par šito atbildīgs un ka varētu būt citādāk un kāpēc tas ir noticis ar tevi un tādā rekā tur visi redz, ka tas ir noticis ar tevi. Ja tu ieej šitā ciklā, kas ir principā nenormāli neproduktīvi, jo tas ir tiešām tikai tava iekšējā pasaulē. Citi cilvēki ārpus to visu redz citādāk un viņiem tas principā neinteresē vispār. Viņi to tā neredz un viņi neredz to, kad Ulds kaut kur ir nofēlojis, viņi to vispār nevērtē, viņi iespējams to nav pamanījuši. Bet ar to vērtēšanu, man liekas, ir ārkārtīgi jābūt tā kā, nevajag tā kā ļauties tiem notikumiem, kas notiek, viņus vispār nesāk vērtēt. Kā labs vai slikts? Jā, labs vai slikts nesāk viņus tā kā vērtēt, vai, jo tajā brīdī tu no viņa iebrauc tajās emocijās.
Kad, grūti nevērtēt. Jā, grūti nevērtēt. Tas nereāli. Jo tad, jā. Ja man bija pagājušajā pirmais gads, kad uzņēmumam nav izaugsme, kad bija -%. Un tam man bija tāds, kaut kas nav. Es domāju, ka tas ir arī svarīgi visiem ir saskarties arī ar neveiksmēm un arī ar to, ka ir gadi, kad apgrozījums nav audzis. Bet var tā ir bijis. Jā, protams, tie ir kaut kādi attīstības cikli. Un ļoti bieži šajos te posmos, tad, kad mums iet labi, mēs esam, tur viss sanāk, mēs esam baigi krūtē, mēs esam labākie. Mums arī viss iet, un šitie ir brīži, kad ir tie, tās kaut kādas, lejupslīdes, ka nav sasniegts tas, ko gribēja. Man liekas, tas ir arī ļoti liels tāds resurss, lai pārdomātu, kas ir, savāktos kopā, lai ģenerētu jaunas idejas. Un es arī vēsturiski, arī Madarā skatoties, ir bijuši tie momenti, tādas spilgtas sapulces, kad mēs runājam, ko kā darīt, un kad tas nav sanācis, un rodās kaut kādas jaunas idejas, uz kurām sāk strādāt. Tā kā šitas ir arī tāds, jāuzskata par resursu, un varbūt tas maz nav slikti, ka, ir bijis tas kritums. Tas ir, varbūt viņš bija vajadzīgs tev. Jā. Tu pārdomā kaut kādas lietas labāk sakārto. Jā. Piekrīt. Kas tev ir Šitie man ir rēcīgie jautājumi. Kas tev ir mīļākais restorāns Latvijā? Latvijā, jā, man liekas Latvijā. Man ir tāda viena pašām. Es pēc tam padalīšos savu mīļāko vietu. Kas tev ir tāda? Man ir tā, ka tikai saka vienu. Jā, var teikt divus. Share some love. Divus, jā. Man... Tie ir laikam tādi, man tās mīļākās vietas ir saistīts ar tādiem vakariem, kad mēs ar dzīvesbiedru Sīlu Lotu izējam divatā bez bērniem, un tad mums ir bedās, te klusē cenās, sketči ir ļoti, ļoti iemīļots, un tad, protams, man liekas, tas, ko tur Maks Čekots dara, tas ir kaut kāds, tāds brīnums. Protams, tas nav tādai ikdienai, bet, tur reizi gadā vai reizi pa 2 gadiem aiziet izbaudīt to tādu pilnīgi tādu lidojumu un, tādu mākslu, tad es domāju, jā, viņš brīnišķīgs. Man mīļākā vieta ir Līgatnē Pavarmāja. Man tā vieta ļoti patīk. Pavarmāja ir ļoti labi. Es viņu noteikti arī tur top 5 ielikt. Tur patīk, ka cilvēki ar sirdi. Jā, tur vidīgi var, es nezinu, man baigi patīk. Man patīk arī tas īpašais, arī tu pienāc citreiz, viņš tur ir. Tagad mēs ar tevi. Es atbraucu no Itālijas. Bija Itālijā. Es atbraucu, mēs čomi. Ko mēs varētu jautri izdarīt? Ko tu darīt? Mums vajag jebko mēs varam darīt. Jebko. Bet mums vajag, principā, have a good time. Ņemsim Latvijā, nekur ārpus Latvijas nebrauksim. Ko mēs varam stilīgi izdarīt? Kur tu man vēstuli? Mēs uztaisam prikolu. Tu esi Itālis, jā? Piemēram, es esmu Itālis, jā. Jā, man vispār ļoti patīk. Es tev iespējams aizvestu uz Pitragu. Mums arī ir tāds uz Pitragu. Tas ir Lībiešu krastā. Okay. Mēs ar dzīvesbiedru un vēl pāris cilvēkiem tur attīstām tādu pārveidojumu bijušo zivju rūpnīcu par tādu daļēji. Tas ir, jā, Pitrags var ielikt Pitragu pietura. Tā ir bijusi kūpinātava. Okay. Un tur mums ir neliela, pašreiz palaist neliela kafēnīca, bet tur tās platības ir lielas, un tas ir Slīteres Nacionālā parkā, un tur vienkārši ir tā kā magic. Mēs paņemtu rīčuku vai uzvelku pārgājienu zābakus un vienkārši par to Slīteres, gan par to dabas parku, tas ir tāds kā tiešām dabas piemineklis. Vai arī vienkārši būtu labs laiks pagulāt pie jūras, tur ir īpaši smarža. Latvijas lielās atklātās jūras tādu bērnības, tāda smarža, kas man vajag katru gadu, kādas, dienas vienkārši kāpās nekustīgam iekrist un gulēt saulē. Šis es tev aizdos, jo tas tev arī kā Itālijam, tas tev būtu, man liekas, kaut kas tā pilnīgi nepieradināta daba, ļoti skaista daba. Okay. Šis labs, es piefiksēšu. Cik tālu no Rīgas ir vispār? Tas ir 180 km. Jā, 2 kilometri, un tad arī šogad mēs tagad nākšu nedēļu nogali taisam kafēnīcu vaļā. Un plānojam vēl tur šogad sāk kaut kādas būvniecības darbus un paplašināt to. Gan, ka mēs tur dzīvojam, gan viņi ir arī brīvdienās tā kā
publiski pieejami, tur mēģināsim izbūvēt pasākumu telpu un tā, lai tur tāda tiešām brīnišķīga, skaista vieta ir tas Lībiešu krasts. No Kolkas tur tālāk uz augšu, uz Ventspils pusi. Kolkā es biju, tur ne. Okay, šis jāpieprasa. Pēdējās 2 lietas. Kas būtu viens gala novēlējums ikvienam skatītājiem, klausītājiem? Mēs arī īstenībā laivā esam, ja kāds mēs esam Instagram un TikTok laivā, tā ir pirmo reizi, nekad tā nedaram. Bet viens novēlējums, ko tu gribētu pateikt, lai šiem cilvēkiem, kas dzird, arī man, visi, kas klausās, būtu labāka dzīve? Es domāju, ka vajag darīt lietas, kas dara prieku. Un mēs bieži vien, manuprāt, tur ieslīgstam ļoti daudz kaut kādās tur materiālajās lietās un tur zaudējam daudz enerģiju. Bet vajag tiešām, ja tās materiālas lietas dara prieku, vajag darīt arī tās materiālas lietas, un, protams, viņas vajag darīt, bet vajag atrast to kaut kādu to balansu tā, lai tiešām ir tā kā prieks par to, kā tu dzīvo dzīvi, un par to, ka tiešām liekas, ka tā dzīve, ko tu dzīvo, ka tu esi tiešām tā kā katru dienu tev ar prieku tā kā es viņu nodzīvojis. Nevis tur, ka man tur bija jāiet uz darbu, tur atkal tas un šitādi sūdi un kas. Un tad īsti es to dzīvi nemaz varbūt tā kā dzīvojis. Bet tiešām tā kā mēģināt atrast to veidu, ka tu ar prieku tā kā uzskati, ka tiešām dzīvo tā dzīvi. Pēdējā lietā. Restīvi no Matīs Ansvesera, no Nika Jansona un no mūsu komandas ir dāvaniņa. Un arī no Andra Printio, kas mums tā kā printē visās lietas, reku to dāvaniņa. Super. Un es gribēju pēdējo lietu pateikt. Liels paldies, ka tu atnāc. Liels paldies, ka tu padalies ar savu stāstu, ar saviem padomiem, ieteikumiem, stratēģiem, taktikām. Un tagad es gribu pateikt par to tev paldies. Un mēs ar tevi esam tagad iecimentējuši sevi internetu vēsturē. Ar šo video. Super, paldies tev. Prieks bija parunāt un satikt tevi.